Sveiki! Mani sauc Zanda, un tu klausies podkāstu vienkārši par sarežģīto enerģētikā. Šodien mums ļoti interesanta tēma. Sniegs kūst, pavasars ir klāt, visiem liekas, tad jau mums ūdens uz urā, bet jautājums no HES perspektīvas, kāpēc elektrība nav par brīvu? Un vispār par HESiem es teikšu sabiedrībā maz runā. Protams, mēs zinām kaut kāds lielos HES, bet vispār kas tāds ir, kāda ir viņa loma, var teikt, kopējā enerģētikas sistēmā, viņa ietekme arī uz vidi, kas tur vispār notiek, kādas ir šīs tehnoloģijas, un vai viņi ir tik zaļi, kā arī visi saka. Un arī mans klasiskais piemērs ir, ka mēs esam bagāti, un mums ir HES. Tā kā šodien uz sarunu esmu uzaicinājis Latvenergo tehnisko direktoru, var teikt, HES jautājumos, tā var teikt, protams, vieglos vārdos Andri Zēģeli. Jā, labdien! Sveiks, Andri, prieks, kā atbrauci. Kaut kad esam jau runājuši, īstenībā tev tā vēsture, kāpēc es nokļuvu šeit, ir arī tāda jau no paudzes paudzē, ja tā var teikt. Mēs vienkārši šo sezonu sākam ar to pirmo jautājumu, kā tu nokļuvi nozarē, varbūt var arī sabiedrībai padalīties. Protams, kā tu minēji, jā, man arī mamma iepriekš strādāja HESā, bija hidroloģijas inženieri, bet varbūt, kā es nokļuvu, tas droši vien tā kopā likumsakarīgi, jo es, tā kā izaugu Aizkrauklē, kur arī blakus ir šis te lielākais Latvijas HES, Pļauņu HES, tur tā kā blakus tā enerģētika, un tad studiju laikos es arī praksē nācu strādāt, tur man gan īsti nebija tā kā, ar elektrību saistību, es tā kā vairāk par to damju drošumu, ģeoloģiju un hidroloģiju un tādām lietām, bet tā, kā saka vārds pa vārdam, no sākuma bija 11 gadi otrā pusē, es strādāju inženieru konsultantu kompānijā, kas sniedza lielākoties pakalpojumus Latvenergo un īpaši HESiem, un tad, bija šāds, respektīvi, konkurss, es pieņēmu izaicināju, jumu tiku izvēlēts, un tā esmu šeit, protams, šeit arī no sākuma es biju dienesta vadītājs, un šobrīd esmu HES tehniskais direktors, jā. Un kādi varbūt tavi ikdienas pienākumi, jo, tie HES ir daudz, tā kā esi no mašīnas, tā kā mašīnā visu laiku, lai viss izbraukāt, vai vienkārši pastāst varbūt praktiski? Protams, kad es jau pats neskrūju un nepalaižu agregātu. Man ir liela komanda, man ir vairāk kā 230 cilvēki pakļauti, 6 struktūra vienības šobrīd, un mēs, mani cilvēki dara gan sākot ar dažādiem remontdarbiem līdz inženieru tehniskā personāla uzraudzību un ikdienas eksploatāciju, plānošanu, dažādu remontu, visu, un es esmu tas gala, uzraugs, kas tā kā satur kopā, redz to kopējo bildi, galu galā mums ir jāsadarbojas, mums ir jāizcīna budžets, mums ir jāsadarbojas, ar iepirkumu funkcijām, juridiskā nodrošinājuma, dažādām citām, tad, nav tā, kad es, es esmu diezgan daudz kustībā, mums ir manā pakļautībā 3 lielie HES un mazais Aivieks HES, kas no mazajiem ir lielākais Latvijā. Esmu starp šīm 3 lielajām stacijām un Pulkaža Brieža iela, kur ir centrālais Latvenergo office, tā tur es esmu starpā. Diezgan mobīli, protams, šobrīd ir šie te attālinātā iespēja gan sanāksmēm, gan darbam, bet mums tā kā ražošanā, HESos, diemžēl mēs tā īsti neiekrītam šim attālinātajam darbam, mums nav tāda iespēja. Mēs arī pēdējā tajā lielajā dišķibelē Covidā pa lielam attālināt strādāja 10% no mana personāla tikai, mums nav tādas iespējas, mums jābūt klātiem. Un bieži gan jau arī esmu dzirdējis to sabiedrības teicienu, kāpēc HES neražo pa brīvu. Ir sanācis, ka HES jau parasti liek ūdens plūst, kas tad tur? Varbūt kā to var ieskicēt tā vispārīgi mīts vai patiesība?
Kas Nē, tur apakšā slēpjas? Jā, apakšā ir fizmehāniskas šie te procesi, kur mēs šo te ūdens enerģiju pārvēršam elektroenerģijā ar šo te hidroelektrostacijas starpniecību, bet nevar būt elektrība pa velti kaut vai tāpēc, kad mēs maksājam dabas resursu nodokli par elektroenerģijas ražošanai izmantoto ūdeni, kas ir tiešām visā Daugavas kaskādē tur. Protams, atkarībā no gada, cik liela pietece ir bijusi vidējā, bet tur ir 5-6 miljoni gadā. Līdz ar to, kaut vai tāpēc nevar būt pa velti, bet jāsaprot, ka šī iekārta, kas šo ūdens, kā es teicu, mehānisko enerģiju pārvērš šajā elektroenerģijā, tās ir iekārtas, sarežģītas iekārtas, gan mehāniskās, gan elektroiekārtas, gan pats šis te hidromezgls ir ļoti sarežģītas hidrotriskās būvs, kas ir jāuztur kārtībā, kuras ir jāeksploatē, kuras ir jāvada, jāmonitorē situācija, gan iekārtai, gan būvei. To dara gan, protams, dažādas vadības sistēmas, analizē algoritmi, bet vēl joprojām cilvēks tur ir iesaistīts, un šis viss rada izmaksas, kuras jāiekļauj šajā elektroenerģijas cenā. Bet skaidrs, ka, ja mēs skatāmies, tad, protams, ūdens ir tik un tā viens no lētākajiem elektroenerģijas ražošanas veidiem. Un kāda vispār HES tāda loma mūsu kopējā enerģētikas ziņā? Es gribētu teikt, ka Latvijā hidroelektrostacijas ir vēl joprojām ļoti ievērojama spēlētājs. Kaut vai, ja mēs paskatāmies 25. gada rezultātus, tad mēs esam saražojuši vairāk kā 40% no Latvijas patēriņa. To ir saražojusi hidroelektrostacijas visas 3 lielās. Līdz ar to tas, manuprāt, ir pietiekoši svarīgs lielums, kuru nevar aizstāt. Nav ar ko mums aizstāt, jo vējš ir nepatstāvīgs, saule spīd gaišajā dienas laikā, savukārt Hesi ar savām, lai arī salīdzinot ar Skandināviju vai Centrāla Eiropu kalnu ieleju šiem te hidroelektrostacijām. Ir mazas ūdenskrātuves, bet vēl joprojām mums ir iespējas regulēt un nedaudz uzkrāt ūdeni un izmantot šajās, piemēram, nakts stundās vai pīķa stundās. Tā kā, vēl jāuzsver, ka hidroelektrostacija ir principā vienīgais ģenerācijas veids, kurš pēc komandas nepilnu 3 minūšu laikā strādā ar maksimālo uzstādīto jaudu. Tad vējš jau saule, kad ir šis resurs, tad viņš palaižās. Visas citas šīs te, vai tas būtu termoelektrocentrāla vai atomu elektrostacijas, tās jau nespēja tik ātri palaisties. Līdz ar to mēs esam ļoti svarīgi priekš sistēmas viedokļi. Tā skaitā mēs sniedzam arī šos te balansēšanas pakalpojumus, regulēšanu. Mēs esam, hidroelektrostacija ir tas instruments, kas kaut kāda blackout, absolūti sistēmas nodzišanas gadījumā mēs atjaunojam, mēs esam tas starta punktiņš, kas palaižās ar saviem lokāliem ģeneratoriem, palaižam savu lielo agregātu un tālāk sinhronizējamies tīklu un sāk lēnāk nobarot un apaudzēt. Tā kā summējot, es domāju, ka hidroelektrostacijas ir visai nopietns tāds kopums, kas priekš Latvijas energosistēmas. Un droši vien, kad arī viss tā inženieru tehniskā prizma, viss iekārtas un ģeneratori un viss ir monstrāls. Varbūt var pastāstīt kaut kādu, kaut būtiskie projekti, kas pēdējo gadu laikā ir veikti vai ko jūs plānojat. Jo, protams, tas ir kaut kāds padomu laika mantojums kaut kādā ziņā, bet kā tās tehnoloģijas ir vispār attīstījušies? Zin kā, ir tā, ka, jā, protams, visas 3 lielās hidroelektrostacijas uz Daugavas ir projektētas un izbūvētas padomu laikā. Protams, Ķeguma HES 1, tas ir vēl pirms otrā pasaules kara laika zviedru un amerikāņu kopdarbs, bet
Jā, mēs tad, ja runāt par tādiem nopietnākajiem pēdējā laika darbiem, tad mēs pēdējo, teiksim, nepilnu 10 gadu laikā šobrīd esam finiša taisnē ar visu šo te agregātu rekonstrukcijas programmu. Tas nozīmē, ka mēs pēc būtības visu veco iekārtai skaitā darba ratus un vispārējo vienkārši izņemam ārā un ieliekam pilnīgi jaunu visu uztaisam. Un, protams, tas, kas nepārtraukt varbūt nav negaidam 40 gadi ir šīs te, teiksim, šī vadības komponenti, vadības sistēma, jo tur tā kā, dažādiem šiem te kontrolieriem vadības sistēmām, tā paudze ir 10 gadi, līdz ar to, mēs, diemžēl, mums ir kaut kādā mazāk nozīmīgā iekārtām vēl joprojām arī oriģināli daudz vecākas, jā, bet pēc būtības mēs arī ejam plānveidīgi un atjaunojam un izmantojam, teiksim, jaunāko, kas ir. Un šobrīd, piemēram, mēs esam tādā pusceļā, un tā nodošana ir plānota nākamā gada pirmais ceturksnis. Mēs izveidojam tad kopējo Daugavas hidroelektrostaciju vadības sistēmu. Tas nozīmē, ka pie vienas dispečera pults varēs vadīt visas 3 stacijas, un šī dispečera pults nebūs tādā vienā konstantā vietā, viņa būs vai Priežielā, vai var tik migrēt, vai Pļaviņu Hesā, vai Ķegumā, Rīgas Hesā. Tas tāds ļoti izaicinošs, sarežģīts darbs, visu saslēgt, kā saka, vienā. Protams, tur tiks izmantots arī mākslīgais intelekts, dažādu analīžu veikšanai, tādām, teiksim, un plānošanai. Tā kā tas ir tāds ļoti svarīgas lietas, kas notiek. Protams, paralēli mēs esam pārbūvējuši vecos aizvarus Ķeguma Hesā, teiksim, tur 80 gadīgos, kur oriģinālos, kur bija tāds liels 80 metru metāla, kā saka, vairoks, jā, kurš šobrīd ir sadalīts 4 daļās, kur vadās pa dažiem centimetriem, var vadīt atkarībā no pieteces un tā tālāk. Būve nepārtraukti tiek atjaunota un tā kā mums ir nepārtraukti darbi, mums personālam ir ko darīt, jā. Bet vienkārši precizējot, tad nav slūžas, ir aizvars. Slūžas ir ļoti, tad darbības princips ir, mums ir ūdens novadīšanas pārgādes, un kurai ir šie te aizvari, kurus mēs varam slūžas, tas ir ļoti maziņš kaut kas tāds. Uzdevums jau tas pats, bet mēs saucam pa ūdens pārgāzi. Jo, brauc garām mašīnas, skatāmies, ka aizvars atvērts, tad Hesa ražo, varbūt var tad vienkārši izskaidrot, vienkārši kā cilvēkam, kas brauc pāri, nezinu, Ķeguma Hesma, kad es varu redzēt, ka Hesa strādā? Tu vispār vari redzēt no malas? Vai tas nozīmē, ja aizvars vaļā, tad apmēram, tā pieplūde pārāk liela? Nē, jā, pirmkārt, ja atbildot jautājumu, vai var redzēt, jā, visos 3 Hesos, Pļaviņu Hesā grūtāk, jo tur ir vienīgais autotransporta tunels Latvijā pagaidām Pļaviņu Hesā, un tur, ja brauc no mašīnas, tā īsti neredzi, kas notiek. Bet tur no krastiem var arī redzēt, bet Ķegumā un Rīgā, ja iet pāri vai brauc ar mašīnu, tur vienkārši jāieskatās, jā, lejpus hidroelektrostacijas ir, tāds kaut kāda mutulīša, tā kā tas var redzēt plūsmu, tātad agregāts strādā, 1, 2, 3, tas jau atkarīgs no pieprasījums sistēmā, to var redzēt. Bet runājot par aizvariem, jā, mēs izvairamies maksimāli atvērt aizvarus, un tas notiek tikai tādā gadījumā, ja ūdens upē pietece ir lielāka nekā mēs to varam liederīgi apgūt elektroenerģijas ražošanai. Tikai tad mēs vēram vaļā aizvarus. Un, protams, no uzņēmuma viedokļa tas ir zaudēt naudu. Vienkārši izlaist to resursu, kas to enerģiju nes, vienkārši bez izmantošanas pārliet cauri. Kad ir aizvari vaļā, Rīgā un Ķegumā, tā to grūtāk redzēt no braukšu, kad tu brauc, jā, varbūt krastos to varētu pamanīt. Pļaviņu Hesā šīs te unikālitātes šī te hidromezgla par to, ka tā ūdens pārgāzde ir novietota pa virsu ražošanai,
nu, tur tāds liels ūdenskritums ir, jā, bet, nu, tur tā godīgi ir, nu, tur reizi 10 gados sanākt atvēt, un, ja runā par šo gadu, 26. tad, nu, prognoze nav iepriecinoša, šobrīd tas pavasara formāts, šie meteoroloģiski apstākļi ir tik pateicīgi, kad viņš ļoti pakāpeniski viss šī sniega masa kūst, ūdens, kas bija lielais daudzums sniegā iztvaiko, šobrīd gan no apakšas ūdens to ledus masu kausē, gan no augšas, nu jau ūdens, jā, un saules rezultātā viņš sairst. Tā kā nebūs tas krāšņais tas ūdens kritums, jā, pie aizkrauks prāņi Heisā, nu jau gribētu teikt, ka 80% ka nebūs. Varbūt tu vari pastāstīt, kas vispār negatīvi notiek galvā, bet viss tās rīcības reāli, kad tiek pieņems lēmums, ražot tur, konkrētās, nezinu, jaudā vai kas tam līdzīgi. Tur droši vien, ka ir kaut kāda monitoringa sistēma, jums tām pietecēm skatīties, droši vien, ka tirgus datus vispār par ražošanām. Kas tur slēpjās apakšā? Nē, pēc būtības, ir tā, ka šo elektroenerģijas tirgošana, vairumtirzniecību, tas ir cits funkcijas uzdevums, bet pēc būtības kāds notiek, viņi iepriekš, respektīvi mēs saņemam, ja nekļūdos, reizi 2 stundās, bet katrā ziņā ļoti bieži Latvijas Valsts ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozi, tai skaitā par pieteci, tai skaitā par vēju, tai skaitā par vispār klimatiskiem apstākļiem, temperatūru plānoto, teikšu tā, ka 3-5 dienas ir visai precīzi, varbūt 10 jau sāka varbūt būt korelācijas, bet jebkurā gadījumā, tātad tas tiek viss ņemts vērā, tad tiek ņemts vērā vienkārši šīs ģenerācijas avotu tehnisko pieejamību, jo, mums tāpat notiek, plānveida remonta darbi, un nav visi agregāti visu laiku pieejami, un tas tiek ņemts vērā. Tālāk tad tiek skatīts reāli tas pieprasījums sistēma, cik tad nepieciešama elektroenerģija, un tad mēs piedalāmies, kā jebkurš cits ražotājs, piedalāmies tirgu, jaudas enerģijas tirgu, respektīvi, cik mēs kurās 15 minūtēs varam piedāvāt ar kādu resursu. Un attiecīgi tad tirgus izvēles, vai tie esam mēs vai kāds cits, jā, tā kā, tas tāds komplekss, diezgan atbildīgs un sarežģīts process, jo tagad jau mēs arī piedalāmies šajā te jaudas balansēšanas, jā, un frekvences balansēšanas tirgos visos, kas arī ir 15 minūtes un nākošajai dienai, tas tur tā diezgan sarežģīti secīgi notiek, piemēram, šodien no rīta priekš rītdienas, no sākuma ir viens tirgus, pēc tam otrs tirgus līdz pēc būtības laikam 2:30 mēs zinām to darba režīmu, tādu plānoto darba režīmu, kā, ja nekas nenotiek neparedzēts sistēmā, tad kā mums jāstrādā būs nākošajā dienā, nākošajā 24 stundā. Un kāda ir mazo Hesu ietekme? Visi vienīgi saka ietekmi uz vidi, bet kā tu, jo tu arī minēji iepriekš esi strādājis tā kā konsultācijas firmā, kā tu redzi, jo, protams, ir tie lielai Hesu, kas vairāk ražo, bet... Zin kā, ir tā, ka tie mazie Hesi, viņi šobrīd, ja nekļūdos, ir 144 valstī, ja? Viņi saražo nepilnu procentu no Latvijas nepieciešamā elektroenerģijas daudzuma, līdz ar to tā nozīme, es domāju, no tāda elektrodrošības viedokļa ir visai niecīga. Skaidrs, ka lielākā daļa tika izbūvēta šajā te buma laikā, kad visi pretendējuši šo te paaugstināto tarifu, jā, obligātās iepirkuma komponentes ietvarā. Bet ir jau tā, ka, piemēram, tādi Hesi, kā mums ir Aivieksts, tur uz Aiviekstas upes bija arī zemāk ir un ir uz Ogres upes un uz Gaujas un tā tālāk. Tajās upēs, kur viņš ir tehniski ekonomiski pamatojumi, tā stacija, ja tur prastas ūdens vairāk vai mazāk kaut kādu vismaz pusi no gada griezuma var pagriezt to hidroagātu, tad tas ir, kā saka,
pamatoti viņš tur var būt, viņš droši vien, dot kaut kādu jau, tur jāskatās jau ne tikai, tāds, ka tas ietekme uz vidi, šobrīd jau viņi ir pietiekoši ilgi, un viņi ir radījuši savu ekosistēmu, tai skaitā to kaut vai nelielo, bet ūdenskrātuves uzpludinājumu krastos, un tur cilvēki peldas, tur, nezinu, rekreācija vēl kaut kas, ja, piemēram, viņa nebūtu, tad tur būtu maza tērcīti, un nezinu, vai tad tas cilvēks tur varētu ļoti, izmantot šo ūdeni. Bet, protams, tur ir tā sadarbība, ja tas mazā HES īpašnieks, ievēro tās vides prasības, ja tur savus ūdens resursu lietošanas atļaujas par līmeņiem, par darbību, piemēram, šobrīd pavasara palu periodā, kad lūguma tur samazināt vai tieši pieturēt ūdeni un tā, un viņš, tā kā seko līdzi savai iekārtai, tai skaitā, nezinu, atjauno kaut ko mehāniski vai domā par šo koka vairogu nomaiņu, kas lielākoties tur ir ūdens pārgāznēs. Tad viņš ir ekonomiski, tehniski pamatojums, un viņš tur var būt, bet jā, es droši vien šobrīd nezināšu tie, 50% varbūt es mīnu, jā. Bet noteikti ir pietiekoši liela daļa, kas ir, kas rada tiešām tikai ietekmi uz vidi, un viņi tur nav nepieciešami, nekad nav bijuši, viņi nav pamatoti. Par ietekmi uz vidi, klausies, parunāsim. Tas arī, protams, apspriests jautājums. Pats minēja, ka no aizkalpus puses, un es atceros, ka strādāju vēl vidas konsultāciju firmā, tur kaut kad bija jāizpēta arī pļaviņa apkārtne, un runājam par Staburagu un ko, un jā, kā pļaviņa HES to ir ietekmējis, un tā, varbūt tu, jā, arī esot tur, var teikt, arī vietējais, un ko, kā tu skaties uz HES darbību, jā, un to sabalansēšanu ar vidas aizsardzību un to ietekmi uz vidi? Zin kā ir tā, ka jebkurš no šādiem ģenerācijas, vienalga, vai tas būtu saules paneļa lauks, vai tas būtu punkveida staps ar vēja ģeneratoru spārniem augšā, vai tā ir termoelektrocentrāla, nerunāsim par atomelektrostaciju un hidroelektrostaciju. Tas viss, rāda kaut kādu ietekmi, un viņš, gan uz vidi, gan uz sabiedrību, viņš skaidrs, ka rada. Tas nav noliedzams, jā, bet, tur droši vien jāliek pretējos svaros, ko tu iegūsti no tām. Un, piemēram, hidroelektrostacija gadījumā, varbūt tur ķeguma HES stacijas izbūs gadījumā, tas nav, tur nekas tik liels netika apludināts. Protams, Rīgas HESā tur tad lokāls varbūt tieši tūmā stacija vairāk tika, jā, Staburaks un tā kā augšpus pļaviņa HES, tas tur bet tas iegums jau ir, kā es saku, viņš šobrīd, tas pļaviņa HES saražo, ja tā godīgi, viņš saražo šobrīd 5. daļu no Latvijas patēriņa. Tātad, ja viņa nebūtu, tad kur mēs to dabūtu, ar ko mēs to nokompensētu? Tas bija tā brīža, lēmums industrijas, ka tas ir jādara, jāupurē šie te krasti. Jā, protams, mēs uzpludinājām, jā, protams, tur, nezinu, cik tur 2000 mājsaimniecības, jā, pārcēla, bet, tur tā kā priekš tā laika, cik jau vispār varēja, viņi, tika nokompensēts, nebija jau tā arī padomu laikos, ka vienkārši izmet un viss. Protams, jā, šī dabas ainava tika ietekmēta un mainīta, jāsaka, pavisam cita. Šobrīd mēs dzīvojam cits, tur ir daudz, kur peldēties, ir tāpat pavisam citi skati, un tas tā par to Staburagu atjaunot vai vēl kā savādāk, ziniet, kā ir tā, kad iedomājieties, ja tur 60 gadus kaut kas stāv zem ūdeni, kas tad tur būs palicis? Tur būs tāda, nosusināsim, būs apaugusi, nobrukusi krauja, kur varbūt tecēs ūdens, varbūt, jo tas jau nekas nebija kā tikai šis stāvkrasts dolomīta, un tajā vietā bija sakritība, ka iznāca dolomīta pa plaisām plūstošais pazemes ūdens. Bet pazemes ūdens mainās no dažādiem apstākļiem tikpat labi, ka tur varēja kādā brīdī beigt tecēt šis tavots, un tad vairs nebūtu tas tik iespaidīgi. Jā, protams, tā 20 metru pāri, ka līns būtu, jā, viņa būtu, jā. Kā tu skaties uz visām šīm filmām, kas tiek radītas, un arī pa zivīm un visi šie te sabiedriskajā telpā, tā kā tu tā vēsprāt, ka jā, tu skaties tā kā ekonomiski iegumu, vai tu vari saprast
to? Nē, es kā cilvēks, bet kur ir pārliecība, ka mēs pie tā staburaka šobrīd varētu, piemēram, pieiet? Tas būtu noteikti atgūts privāta īpašums. Tad mums iespējams tur būtu kā kaut kur dažādās citās vietās, un lai piekļūtu, būtu jāmaksā par stāvvietu vai kā savādāk. Tad tas tāds jautājums, vai tas, to mēs paši gribētu visu. Nē, zin kā, es tomēr esmu, tā kā uz attīstību arī šobrīd, protams, es neatbalstītu, ka man aiz sērtas noliek vēja ģeneratoru, bet ja viņš tur puskilometru vai 800 metru, ja nemaldos, ir tas attālums, par ko šobrīd diskutē, viņš tur būtu, es neredzētu nekādu ļaunumu, es zinu, ko mēs no tā iegūstam. Tāpat par hesiem. Jā, es skatos, bet, tas tā brīža lēmums bija. Piemēram, šobrīd, ja mēs izskatītu jaunu hidroelektrostacijas būvniecību uz Daugavas upes, jo pēc būtības, ja griežas 3 agregāti, tad ūdens, 3 hidroelektrostacijas, tad ūdens pietiek arī vēl vienai, augšpusē. Skaidrs, kad es neatbalstītu, teiksim, kaut ko lielu, kur vakal aplūstu, tāds kāds bija tas Daugavpils HES, kur apstādināja būvniecību, teiksim, plānots, kur apludināt lielas teritorijas, viss. Bet tāda salīdzinoši mazas, kaut kas līdzīgs tā kā Ķegmu HES 1 labajā krastā esošā, kas tā kā vairāk vai mazāk caurplūdes stacija ir ļoti nelielu uzpludinājumu. Visi Daugavas loki paliktu, visi jau paliktu, tur tuvāk nedaudz mainītos krastu ainava, bet mēs iegūtu, pirmkārt, noteikti palīdzētu šajā te pavasara palu periodā, kad mums tur teritorijas aplūst un ir problēmas ar ledusmu iešanām, viss šis te HES būtu kā viens no instrumentiem, kas samazinātu šo ietekmi. Mums būtu papildus, saražota elektroenerģija un palīga pakalpojums regulācijai, sistēmas, energosistēmas. Es tikai atbalstītu to nevis. Un es arī tāpat arī uz vēsturiski, es nevaru pateikt, es tad nebiju. Droši vien, ja mana vecāmātes būtu jāpārvācas, kur es būtu pieredzis braukt vasaras, es arī droši vien teiktu uz slikti. Bet ja es būtu, droši vien jau mācījies augstskolā tajā brīdī, un es saprastu, ko tas dot, kādas dot iegūmu, tad droši vien, ka es piekristu un atbalstītu. Varbūt tu arī jau pastāstīji par tām tehnoloģijām, kas ir HESiem, tās jau arī daudz dažādas, un vai, nezinu, tagad arī, ja nākotnē plāno kaut kādus projektus, vai tas tehnoloģijas tās pašas vecās, vai tur? Nē, zin kā, te jāšķiro tas mehānisms, kā no ūdens enerģijas mehāniskās enerģijas iegūt šo elektroenerģiju, tas mehānisms ir viens un tas pats, ja ir jārada šis te uzpludinājums, kurš ar šo te spiedienu sāk griezt, es tagad ļoti vispārīgi un jāprast, teiksim, iegriež to darba ratu, kurš tālāk griež šo te ģeneratorā rotējošu daļu rotoru un tad stators un notiek šīs te fizmehāniskās procesi, kā rezultātā inducējas šī te strāva, kur tālāk tad mēs nododam uz spriegumu caur transformātē. Tas viss ir, tāpat nekas jau tur nav izdomāts. Tas, kas ir izdomāts, ir, ģeometriski, kā pareizāk iztaisīt leņķus, savērsumus, dažādus šiem te darba ratas pārniem, lāpstām, siltumzudumi, dažādas tehniskās vadības sistēmas, tur dzesētāji liederīgāk un visādi. Principā, vadības sistēma pats par sevīm, visi algoritmi un šīs komponentes, tas viss ir atjaunots un labāks un efektīvāks un operatīvāks un kas ļauj vienkārši ar to pašu ūdens daudzumu saražot vairāk, pēc būtības megawatstundas. Tā kā, tās jau tās izmaiņas. Protams, tas ir sarežģīts process, tāpēc tur strādā mācīti elektroinženieri, vadības sistēma inženieri, mehānizijas inženieri, būvinženieri, hidrotekas inženieri, tur ir ļoti dažāds spektrs ar inženieru tehnisko personālu.
Un kā tu redzēji, kas notiek Skandināvijā, Eiropā tagad ar HESiem, jo neesam, jo mēs vienīgie bāleliņi, kuriem ir šīs tehnoloģijas? Jā, ir tā, ka te mazliet, mēs tādā pasaules, teiksim, dalījumā, mēs esam, es gribētu teikt, lai arī mums ir ūdenskrātos, bet mēs tā principā esam caurteces tipa hidroelektrostacijas, jo cik ūdens pietek, mēs tik arī saražojam. Ja skatāmies, teiksim, tas, kas ir pasaulē, viņi parasti ir izmēros stipri augstāk, lielāki, kur tā nozīme ne tikai viņš gan ūdens apgādē, gan tur teica apūdeņošanai, tur un tādām lietām. Teiksim, tas ir cita nozīme, cita izmēra, cita veida, teiksim, tur cita veida turpīnas tiek izmantotas, tur, kas varbūt domātas, teiksim, priekš stāvākiem kritumiem, tur savādāk viņi tehniski, lai to labāk ūdeni izmantotu. Tā kā tur ir dažādi, gan no šī te izmantošanas veida, gan no attiecīgi no parametriem, kādiem tīri ģeometriskiem parametriem jo, ja ir tik, teiksim, ļoti liels kritums, tad tur savādāk gan šis te, ūdens tiek pievadīts savādāk uz to agregātu, un līdz ar to agregāts ir savādāks, nevis tur tāds tā kā mums Francis tipa vai Kaplan tipa tāda propelleri, bet tur savādāk tādiem kausiņiem ir vai horizontāli vai vertikāli novietojums turbīnas. Tur dažādas modifikācijas, teiksim, tur arī izplatīt šīs te hidroakumulējošās elektrostacijas, ka tev, tā kā ir dārga, tad ražo, kad lēta, tad slēdz pumpjus un pumpē atpakaļ ūdenskrātē. Mums, diemžēl, tas, kā es teicu, gan tas kritums, respektīvi reliefs valstī, mēs esam līdzina valsts salīdzinot, ar to visu Skandināviju un Eiropu, vai nezinu, citur, kur ir šie tie savādāk izmēri HES, tā kā mēs to nevaram izmantot. Kā HES sadarbojās ar citiem enerģijas avotiem, kā saule, vējš? Man liekas, uz Rīgas HES jums arī ir saules paneļi. Bet globāli, kā tādā tirgu? Saules paneļi mums ir visās 3 stacijās, mēs, protams, bet tās ir nevis tā kā, tas mums ir pašpatēriņi. Respektīvi, diemžēl, lai ražot elektroenerģiju, arī jāpatērē elektroenerģija, un šie saules paneļi mums ir kā, kas samazinā tā kā nosacīt izmaksas, mēs nepērkam no tīkla elektroenerģiju, bet gan paši saražojam no saules paneļiem. Bet tur, kur tā sadarbība lielāka, kur mums ir vēl priekšā, mēs esam, tas ir vēl viens process, šīs te lielās akumulācijas bateriju uzstādīšana, tā skaitā vienas būs pie Rīgas HES, šobrīd slēdzam tieši līgumu, un tad tur būs kā harmonizēt stacijas darbību ar šo bateriju, bet pēc būtības, te jārunā uzņēmumā tādā kontekstā, respektīvi, tas ir tikai uzņēmuma ieguvums, tā kā mūsu uzņēmumu vai arī līdzīgiem, kas elektroenerģijas ražošanas tirgū strādā, šī te ģenerācijas veida diversifikācija, jo mums vairāk veidi ir, jo mēs varam nodrošināt ilgākā laika sprīdī, mēs visefektīgāk varam izmantot šo te resursu, un skaidrs mēs, attiecīgi tad arī atstājam ietekmi uz tirgu, cena jau samazināts tikai, bet tu izmanto lētāku pēc būtības energoresursu, tad tu arī piedāvā lētāku enerģiju tirgu. Tā elementāri, šobrīd saule sāk spīdēt, saules paneļi, tā skaitā Latvenergo portfelī sāk ražot arvien vairāk. Jā, šobrīd sakrīt brīdis, ka arī pavasara perioda ūdens daudzums pieaug upē, līdz ar to es domāju, ka būs kaut kāds brīdis, kad pēc kādas nedēļas, es nezinu, respektīvi marta beigas, aprīļa sākums plus mīnus būs periods, kad visticamākais Latvija varēs nosegt sevi ar šeit uz vietas saražoto elektroenerģijas daudzumu, varēsim visu Latvijas patēriņu nosegt, bet tādā, citos laika periodos, tas ir plāno pa dienu ražojam ar sauli, vakarā tumsā slēdzam agregātus, ūdens resursi izmantojam, pūšu vējš, ja zinām, ka stabili pūs, tad to vēl kaut kā savā portfelī ieliekam iekšā, ziemā atkal, saules nav,
arī, kopumā, ja klimatiski vēji pūš mazāk, līdz ar to ir siltumslodze atkal nosaikt siltumu, mēs varam droši laist savu koģenerācijas staciju, savu termoelektrocentrālu koģenerācijas režīmā. Līdz ar to, tas tāds kombinācija visu šo te resursu maksimāli efektīvi izmantošu. Tāds inženiertehnisks jautājums, ka runājam, un Jānis sāk aizdomāties par to siltuma zudumiem. Nevis par siltuma zudumiem, bet agregāts griežās, rodās siltums. Kā jūs vispār viņu akumulējat? Kaut kā caur rekuperāciju kaut kā vai kā tur vienkārši tehnoloģija? Nē, tehnoloģiski ir tā, ka mēs viņu vienkārši kā saka, mums nav tā, kā varētu termoelektrocentrālēs, ka tur pūšas liela daudzuma. Mums jau tas apjoms ir kaut kas ļoti minimāls. Bet, protams, mums darbojoties ir šis siltums tiek izdalīts. Tas, ko mēs daram, mums, piemēram, visās hidroelektrostaciju mašīnu zālēs, jeb ražošanas blokā nekur nav nekādas apkures. Mēs vienkārši ar šiem te siltumiem sildamies, pietiek. Bet, protams, plāni ir domas, kā tādu inovatīvi izmantot, apgūt šo te siltuma zudumus un to izmantot kā siltumnesēju jau centralizētai apkurei arī administrīvos korpusos, bet tās pagaidām ir pietiekoši lielas investīcijas un mēs tādā izpētes lemšanas procesā esam. Tad tā kā rezumējot mums to sarunu, tu varētu teikt, kāpēc nav pa brīvu vismēr visi mehānismi, viss tas griežās, ir cilvēku resursi, automatizācija. Tad, ko tu arī minēji, visi dambļi, tas viss, infrastruktūra kā tāda, dabas resursi, kas ir ūdens, mēs zivīm nepieskaramies, ko es gribu tev vēl dušiem pajautāt, bet būtībā tas viss rezultējās īstenībā. Jā, tieši tā, staciju uzturēšana, eksploatācija, tas, tur ir izmaksas, līdz ar to tas arī aiziet reāli šajā cenā, ko mēs. Bet atkal mēs jau tirgojam, visa mūsu elektroenerģijas saražotāji, ja vēl pirms 10 gadiem mēs tā kā varējām savam klientu portfelim piedāvāt nosacīt pat tiešo un to cenu varējām ietekmēt tieši, tad šobrīd jau mēs visu saražoto neatkarīgi, ka mēs esam, mums ir liels klientu portfels Baltijā, mēs tik un tā kā jebkurš, nezinu, parasts vienas mazas tur koģenerācijas šķeldas stacijas, piemēram, īpašnieks, mēs visu nododam biržā, tirgojam Nord Pool biržai, kādi ir reģionāli apstākļi, viss skaidrs, mēs, protams, tur nav ko liekties, pavasara palu periods ir daudz ūdens, tad tā elektroenerģija arī tirgu ir lētāk, tāpēc, ka, nosacīti, cenu jau veido pieprasījums piedāvājums, jo lielāks piedāvājums, jo cena mazāk, tas jau ir kurā sfērā. Šeit ir tas pats, tajos brīžos, kad, arī saule spīd, ir visi gan pie pārvades operatora pieslēgtie, gan pie sadalas operatora pieslēgtie saules parki ražot, tad elektroenerģija ir lētāk, vai pat ir, zinām, ir arī pat nulles cenas, jā, tas tā mēs ietekmējam, bet jebkurā gadījumā, tās izmaksas veido šī te aktīva uzturēšana. Pastāst par zivīm, jo tas arī par klasiskais ir, ka viss iet bojā un protams, ir atsevišķi dzīvu ceļi, bet, tā realitāte. Jā, es teikšu tā, ka, protams, es esmu absolūti pārliecināts, ka ja šobrīd celtu hidroelektrostaciju, tad skaidrs tur būtu zivju ceļš visās stacijās vai arī, teiksim, kuģošanas slūžas, kas tiktu izmantotas, kur tāpat zivis migrēt augšā un lejā pa ūdenskrātuvēm, bet, tāds mums tas vēsturiskais mantojums ir, kad sākotnēji, ķeguma Hestas, kas tika būvēts pats pirmais, tur bija, gan šis te plostu ceļš, kur vēl tad tika pludināti, baļķi no Daugavas augšteces līdz pat jūras līcim. Bija arī zivju ceļš, bet tālāk, Padomju Savienības laikā šis te nav bijis svarīgs arguments, zivs, un, uzceļot Rīgas Hesu pēc būtības arī ķeguma Hesu zivju ceļš ir nenozīmīgs, jo nav jau kam tur migrēt no tās.
Jā, šobrīd mums lielajās 3 Daugavas hidroelektrostacijās nav zivju ceļa. Jā, bet uzņēmums mēs attiecīgi, mums ir zivju vesela programma, kur mēs tērējam lielus kopsumā vairākus miljonus par šo. Mēs apzināmies, ka mēs nodaram. Mēs esam vēsturiski nodarījuši, tāds tas mantojums ir. Mēs cik jau iespējams veicam dažādas pētījumus, tīram mazās upes, jā, kur ir daudz svarīgāk tā migrācija. Mēs audzējam mazuļus, tur es tagad tos 100 000 vai pat miljonus mazuļu, cik ir dažādu šķirņu nenosaukšu, jā, bet dažādas, vērtīgās sugas, jā, šīs mēs, teiksim, sadarbojoties ar Bioru, audzējam un laižam jūrā, arī mūsu upēs iekšā ūdenskrātuvēs liels daudzums, tādējādi mēģinot atražot šo te iztrūkstošo zivju sugu. Bet te pašā laikā, visi, piemēram, samu rekordi ir Pļaviņu ūdenskrātuvē Latvijas, jā, visi lielie monstri ir noķerti tikai tur, vai augsts vai laipus Hess, tā kā, tur cita suga ir iegulusi, jā, bet, protams, tāda tā situācija ir šobrīd. Mēs neesam apstājušies, mēs pētam, jāsaprot tā, ka tāda zivju ceļa izbūve, tādas pamatīgas konstrukcijas ir tāda tradicionālā izpratnē, kur ir kaut kāds ūdens, tur lēnām plūst un zivīm ir iespēja ar atpūtas dažādām kabatām visu, jo mums tomēr ir 11 metru un Pļaviņās ir 40 metru šis te kritums, kur viņām jātiek augšā. Tādu izbūvēt ir praktiski neiespējami, tas ir sarežģīti no tehniskā viedokļa un tas ir ļoti dārgi. Bet mēs skatāmies, ir dažādi zivju lifti vai zivju pārsūkšanas kaut kādas sistēmas, kas pasaulē tiek arī aprobēts, mēs ar sekojam līdzi un līdz, ko tas būs, saprotams, ka tas strādā, nevis vienkārši ir, tad mēs arī noteikti izskatīsim iespēju. Savukārt Aiviekstē mums ir, Aivieks Hessā mums tur ir speciāls zivju ceļš, kur arī ik pa brīdim tiešām redzam, ka dažādi izmēra, dažādu sugu zivis arī izmanto iespēju tikt no lejas uz augšu un augšu pus Hessam, jā. Labi, un tādā noslēdzošā, pirms mums ir šis te padomu laiku mantojums, idejas kaut kur virmo gaisā, ka varbūt varētu kaut kādu vēl Hess un kā tu redzi? Varbūt nākošajos 20 gados vispār Hess attīstība, vai tas būs vairāk tā kā kaut kādā ziņā tehnoloģiskais izrāviens, vai tomēr jau jauna būvniecība un kaut kas jau cits? Es teikšu tā, ka esošie, ja mēs runājam 20 gadu periodā, tad esošās 3 stacijas noteikti būs. Mēs esam šobrīd, kā es minēju, pabeiguši, principā esam finiša taisnē ķegumā 2 agregāti palikuši. Tā mēs būsim visās 3 stacijās, visus agregātus rekonstruējuši. Tā doma ir tāda, ka tad tās plus mīnus 40 gadus mums nekas no tehniskā viedokļa nav jādara. Mēs diezgan es teiktu, ļoti labā līmenī uzturam savus hidrantiskās būvs, sekojam līdzi un atjaunojam, kas nepieciešams un investējam pietiekoši daudz līdzekļus katru gadu šo te projektu realizācijai. Un attiecīgi tātad arī betons ir tā kā labi uzturēts, un tāpēc mums skatoties 20 gados, es gribētu teikt, jauns Hess uz Daugavas noteikti, ka nebūs, mēs neesam tam gatavi. Un savukārt esošie strādās bez nekādām problēmām. Ja skatāmies varbūt mazliet ilgākā periodā, tad es varu tikai vēlreiz atkārtoties, kad es atbalstu jaunu Hess būvniecību, pat varbūt neviena uz Daugavas, jo tā oriģinālā schēma, kas ne tikai padomu laikā, bet arī vēl pirms, tur starp Pirmo un Otro pasaules karu, kad tur amerikāņi, zviedri pētīja to Daugavu un resursu, un no tāda arī no plūdu pārvaldības viedokļa, piemēram, lai nekad nebūtu problēma Jēkabpilī, kur aplūstis, tad bija vēl vairāk Hessi, vēl maziņš, tur pirms Jēkabpils, pēc Jēkabpils, Daugavpils, es viņu būvniecību atbalstu, jo jāsaprot, ka tur visi baidās no Hessa, tāpēc, ka tā izpratne vienkārši drausmīgas teritorijas tiek sapludināts.
Nu, nē, šobrīd mēs neskatāmies vairs par tādu lielu jaudas, jo tas tiešām varbūt nav rentabli. Tāpēc arī kaut vai mēs nevaram, mums nav vairs lokācijas, kur uzcelt, lai nebūtu pārobežu ietekme, bet mums ir Baltkrievija, kur mēs noteikti negribam pat vispār saistīties ar neko. Bet tādu mazu, salīdzinošu mazu ar 50, 60 līdz 100 megavatu uzstādīto jaudu, kas aplinās, salīdzinoši niecīgas teritorijas, es atbalstu. Bet, mums kā sabiedrībai jāmainās. Mums, kā saka, jāmaina šī izpratne, notinmai jārda un viss, tad būs labi. Jo ieguvumi būs. Protams, šobrīd tās izmaksas arī pietiekoši lielas, bet iespējams ir kādu fonda Eiropas Savienības līdzfinansējumu, jo tā ir zaļā enerģētika, tā ir atjaunīgais energoresurss, ūdens ir un HES līdz ar to tas ir atbalstāms. Pirms Krievijas sāk uzbrukumu Ukrainā, jums bija arī atvērts durvis HES muzejam. Jo tas ir arī ļoti labs veids, kā sabiedrību informēt. Varbūt pastāstījā šobrīd, ja kādam ir jautājumi, kur viņam griez. Es zinu, ka Latvenergo mājaslapā sadaļa ir HES, bet var vispār pie jums vēl tikt, vai tas šobrīd ir uzpauzīts? Diemžēl mēs esam kritiskā infrastruktūra un ņemot vērā šos ģeopolitiskos apstākļus un mūsu austrumu kaimiņu, tad šobrīd tūres hidroelektrostacijās, jeb ekskursijas nav iespējams. Muzejs, kas ir pieķeguma HES, ir atvērts, laipni aicināti, tur ir ekspozīcija patstāvīgā un tur viss tiek izstāstīts un tur arī var redzēt no āras diezgan tuvu ķegumu HESu, ja. Pļaviņu HESā apskatīt no āras var turpat braucot, kā saka, uz tuneli ir vesela stāvvieta, kur var droši izkāpt, aicinu apskatīties, visu tur ir arī pusīte viena no tā darba rata, kas reāli tur griežas iekšā, ja no tā 6 metru diametra pusīte nogriezta, var ieiet, nobildēties, viss. Bet stācijas pagaidām, diemžēl, un es domāju, ņemot vērā, ka šī situācija, nekur nebūs. Bet virtuālā tūra, jā, Latvenergo mājaslapā var pastaigāt, paskatīties arī. Super. Liels tev paldies par sarunu. Paldies.